Kas ir tie mehānismi tajā mentālā veselībā, kas mums tur būtu jāpēta? Es domāju, ka ir svarīgi vispirms saprast, no kuras puses mēs skatāmies, ko mēs īsti gribam atrast. Es esmu ļoti praktisks cilvēks. Tagad tas, ko es daru, es runāju ar pusaudžiem un mēģinu atrast ļoti konkrētus risinājumus, lai viņi izdzīvotu pusaudžu vecumam. Tāpēc man šķiet, ka tas, ko mums vajadzētu atrast, ir, kas ir tās lietas, kas viņiem palīdz ar to. Šajā ziņā mums gan ir diezgan tādi labi patiesībā pētījumi, kur mēs prasam pašiem pusaudžiem, kas ir tās lietas, kas tev palīdz. Ir pētījumi, kur mēs skatāmies, kas notiek ar pusaudžiem, jauniešiem, jauniem cilvēkiem tādos ilgos laika periodos, piemēram, 10, 20 gados, un kas ir tās lietas, kas izšķir viņu dzīves trajektorijas. Anglijā ir tāds viens fonds, kas iegūst daudzus miljonus, lai pētītu šīs lietas. Viņiem ir pagaidām labākais un lielākais pētījums par pusaudžu depresivitāti un trauksmi. Un tas, ko viņi darīja, viņi izdeva miljonu grantus daudzām vietām pasaulē. Un viņi prasīja, mēs gribam saprast, kas jūsu vietā jauniešiem, kas tur dzīvo, kas viņiem palīdz tikt galā ar depresiju un trauksmu, kas nepalīdz. Un starp visām tām lietām ir ļoti vienkāršas, parasti tās ir drošības